Esiet sveicināti HL Studija flīžu salonā šeit Deko centrā. Vai arī jums drīzumā ir paredzētas mājokļu pārvērtības, tad šis video būs aktuāls tieši jums, jo mēs pastāstīsim par šī brīža tendencēm flīžu pasaulē. Aicinām apskatīt! Flīžu tendence numur 1 ir šīs ar rokām radīta dizaina flīzes. HL Studija piedāvājumā ir 2 no šādām kolekcijām, kas ir super pieprasītas tirgū jau šobrīd. Un tās ir itāļu ražotāja Maracī flīzes Zellige un Lume. Pačukstēšu jums, ka šī flīžu kolekcija Lume kandidē uz šī gada vispieprasītāko flīžu kolekciju HL Studijā. Flīžu tendence numur 2 ir šādas dabīgā akmens iedvesmotas flīzes. Aktuālāko flīžu dizainu vidū būs travertīns, marmors, kaļķakmens un granīts. Viena no populārākajām HL Studija noliktavas flīzēm ir šāda ar akmens dizainu, ko iedvesmojas akmens veids Čepodigrē, ko iegūst Itālijas ziemeļos. Flīžu tendence numur 3 ir šādas lielformāta flīzes, kas ir īpaši izturīgas akmens masas flīzes izmērā līdz pat 3 metriem. Tās dod unikālu plašumu sajūtu gan mazā, gan lielā telpā. Turklāt tās būs izcils apdares materiāls gan sienām, gan grīdām, gan mēbeļu apdarei un pat derēs ārā ventilējumu fasāžu apdarei. Izmantojot lielformāta flīzes, tiek ievērojami samazināts šuvju skaits, kas ir vajadzīgs interjera risinājumos. Tādējādi tiek radīta plašuma sajūta jebkurā interjerā. Taču mēs iesakām padomāt jau iepriekš par to, vai jūs vēlaties savā interjerā izmantot tieši lielformāta flīzes un ieplānot to projektā laicīgi, lai nesanāk tā, ka durvju aila ir nedaudz mazāka par šo 3-metrīgo flīzi. Un es jums parādīšu, kā vislabāk sakombinēt šīs flīžu kolekcijas. Tā ir skaistā Lumas kolekcija, kura papildinās ikvienu interjeru. Šajā piemērā mēs redzam, kā pie klasiskā koka, pie tumša pelēka, zilās Luma flīzes ar savu dziļo raksturu izceļ šo kopainu. Šīs flīzes var likt bez šuvēm, taču vietās, kur, kā piemēram dušā vai virtuvē, kur var tikt klāt ūdens, mēs iesakam izmantot 2 mm šuvis. Kolekcija Zellige. Šīs flīzes mēs varam izmantot sienai, kombinējot ar betonu iedvesmotām būstu flīzēm un kā akcentu izmantot melnu santehniku, kas ļoti labi izcelsies, jo flīzes ir glancētas, bet santehniku mēs varam izvēlēties matētu. Un iepriekš minētā Čepodigrē kolekcija, kura piestāvēs ar jebko. Šajā kombinācijā mēs esam parādījuši, kā šī Čepodigrē flīze ļoti labi iet kopā ar gaišiem toņiem, ar gaišu koku, kā arī ar zeltu un piešķir ļoti klasisku un skaistu noskaņu.